Labrīt, pirmdienas rīts, 11. Skatāmies raidījumu Ārsts LV. Un raidījumu skatieties arī atkārtojumā ceturtdien, 9. vakarā un sestdien, 8. Katru dienu, katru darba dienu, 12. Latvijas Radio 2. Klausieties Latvijas ārstu biedrības labu padomu ciklu Esi vesels, kur mēs stāstam patiesību par veselību un medicīnu. Lasiet žurnālu Ārsts LV. Tas ir žurnāls, kurā ārsti jums stāsta patiesību, gluži tāpat kā mūsu portāls www.ārsts.lv. Un mēs šodien esam olimpiskā noskaņā. Mēs esam skatījušies, kā vakardien milzīgā karstumā mūsu gargabalnieces Prokopčuka izcīnīja 12. vietu olimpiskā maratonā. No man viedokļa tas ir viens no izcilākajiem panākumiem. Es ļoti labi zinu, cik pasaulē ir gargabalnieku un cik bezgalīgi grūti ir šāda distance, īpaši skrienot kopā ar karstumu pieradušajām Āfrikas sportistiem. Bet šodien mums ir divi izcili sporta ārsti mūsu studijā. Pirmkārt, tas ir Viesturs Lāriņš, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta medicīnas profesors, kas ir izaudzinājis, es domāju, visus Latvijas sporta fizioterapeits un sporta speciālists. Un Dagš Čuda, kuru mēs visi pazīstam kā izcilu sporta ārstu, kurš ir Latvijā ilgus gadus pieskatījis futbolu. Un arī to fantastisko komandu, kas tika uz Eiropas čempionātu, kas ir pieskatījis gan Rīgas Daugava, galāk visu Latvijas izlasi, un vēl joprojām ir aktīvs sporta ārsts. Un mēs runāsim uzreiz par sportu un medicīnu. Varbūt uzreiz, profesor, kādas izjūtas uz olimpiādu skatoties? Man gandrīz jāsaka, tā kā daudzi saka, wow, tas ir fantastisks izjūtas, jo tas, kas notiek sportā, tās cīņas, sacensības un galvenais ar mūsu sportistu piedalīšanos un to, ka viņi gūst arī sekmes un īstenībā gūst augstas vietas, tas viss priecē. Jūs bijāt olimpiādē kopā ar Latvijas sieviešu basketbola izlasi, kur vienīgā vasaras spēlēs tas ir komandas sporta veidā piedalījusies, kā bija meitenes Pekinas smogā. Jā, man bija tas gods piedalīties Pekinas olimpiskās spēlēs, jau 8 gadi pagājuši ir, un tāpēc varbūt man tās izjūtas saistās arī skatoties šobrīd olimpiāda to, kas bija agrāk. Un jāsaka, ka apstākļi tur, protams, bija ļoti grūti. Ārā tas smogs, praktiski saule, faktiski turies mēs nemaz neredzējām. Tas baltais plīvuris, kas tās debesis noklāja, un karstums 30 grādi, mitrums ļoti lielais. Man pat ejot vienkārši pa ielu dienas vidū, gandrīz vai jau elpa trūkst. Un tajā laikā domāt, lai varētu noskriet maratonu, tas nav iespējams, un tāpēc viņi arī pārlika to maratonu uz vakara laiku tur. Un arī tas pats, kas mūsu Prokopčuka sasniegums, tā 12. vieta, tā ir priekš viņas, tā ir ļoti, ļoti augsta vieta. Tāpēc, ka viņai ir grūtības tajā zināmas, karstumā skriet, un tāpēc jau viņa labprāt piedalās, teiksim, Ņujorkas maratonā, kur sniegs birst. Bet mazliet vēl par to pašu Pekinu. Cik liels tādā ļoti sarežģītā apstākļos, pie ļoti grūtiem klimatiskiem apstākļiem, nepierasts ēdināšanas, citas laika joslas, neparastiem treniņa apstākļiem, ļoti sarežģītiem dzīves apstākļiem un tā tālāk, cik liela ir sporta ārsta loma? Es teikšu, ka liela. Protams, vienmēr visi saka, galvenais atbildīgais ir treneris, bet tai sagatavošanas darbā visi, kas tur piedalās, arī fizioterapeiti, dakteri, viņi katrs dod to savu artavu. Un dakteris ir arī viens no tiem, kas ne tikai sagatavo, bet arī spēlē, palīdz psiholoģiski pārvarēt to stresu. Un tas ir īpaši jaunajiem sportistiem, kuriem nav tā lielā spēļu pieredze, viņiem tas ir ļoti vajadzīgs. Un, ja tas treneris nesit uz pleca un nesaka, tu esi malacis, tev viss iznāk, un tu esi kaut arī
kļūdas vai negūst basketbolā to grozu un nesaka, ka tu esi slikts, bet saka, ka tu esi labs un dari to vēl un būs iznāks. Tad ir kārtībā. Tādā gadījumā jūs ar Zvirgzdiņu bijāt pilnīgi pretpoli. Zvirgzdiņš parasti tā diezgan drastiski pret meitenēm. Jā, viņam pasaka arī stipros vārdus, ja? Jā, viņam patīk lamāt, un tas pat izraisīja meitenēm šoku. Viņas pat raudāja. Nu, atsevišķas ir tāda kā Aneta Žogote. Jā, viņa saka, viss kārtībā. Viņai tas ir stimuls, ka viņu, jo viņa daudz pat tiem Krieviju un pārējo spēlējusi un labi adaptējusies. Mēs tagad uzdosim Dagam, jo basketbols tāds latvisks sporta veids. Dags dabūja startēt galvenokārt Daugau, kurā, latviešu valodā kādreiz jau runāja vai nerunāja nemaz gandrīz. Un arī Latvijas futbola izlase. Bet kā ir tādā meistaru komandā vai Latvijas izlasē, tev jāstrādā katru individuāli vai visu komandu tomēr? Protams, jautājums ir viennozīmīgs, ka jāstrādā gan individuāli, gan ar komandu, vai ne? Komandu, jo tā vide ir tāda emocionāla vide, kur notiek iekšēji cīņa par līderību un tā tālāk. Tas ir labs princips, bet arī negatīvie momenti, negatīvās emocijas, kas savā starpā valda, un tās jāmēģina nolīdzināt, vai ne? Jo kā jau sakām, tu gribi būt pats labākais. Uz zirga ir viena vieta, vai ne? Pasaulē no visām sporta traumām vairāk kā puses tiek gūtas futbolā. Nav futbolists, kurš nav guvis ceļa traumu, nav futbolists, kurš nav guvis potītes traumu. Kādas tev tādas izjūtas par šo apstākli? Redziet, es 3 gadus mācījos UEFA augstākajos futbola medicīnas kursos, un tas ir viens no sporta veidiem, kas par sevi ļoti iekšēji rūpējās, kas grib zināt, kas mums iekšēji notiek. Un tiek analīze, un Zviedra profesors Estrands 11 gadu garumā savāds ziņas no visām futbola čempionu līgas komandām. Un tur tā tendence tiek objektivizēta, tiek zinātniski nopamatot. Tā liels procents skaits. Protams, tas nav pats lielākais. Protams, hokejs ir pirmā vietā pasaulē. Traumatismu ziņā. Patiesībā to nodarbojas daudz mazāk sportists pasaules. Protams, bet ir tie ekstensīvie relatīvie rādītāji, vai ne uz 1000 ekspozīcijas stundām, vai ne, tad tur parādās, vai ne, kurš ir tāds traumatisks. No tāda viedokļa boks vinnēja jebkurā gadījumā, es to esmu nosējis, bet tur ir mazliet citi tā traumas mehānisms. Daudz smadzenes, kuras vairs nav pa laiku. Ir 2 galvenie riska faktori – vecums un iepriekšējā trauma. Iepriekšējā trauma. Ar katru gadu, ja jūs esat dabūjis traumu, ir pa 1,1 iespēja nākošā gadā. Ja jums ir bijusi trauma, iepriekšējā gadā ir 3 reizes lielākas iespējas dabūt nākošajā gadā traumu. Tā kā, jo vecāks paliec, jo lielākas problēmas ir, teiksim, tā futbola spēle. Bet tev tomēr nav tāda sajūta, ka tas ir lielā mērā atkarīgs no trenētības bērnībā, cik vispusīgi bērnībā ir puikas sagatavots, kamēr viņš nonāk līdz tam futbolam? Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs moments, jo tu esi vispusīgāks un vairāk fiziski vispusīgi attīstīts bērnībā, tev ir daudz vieglāk iet lielā sportā un izturēt šīs traumas, jo mēs redzam šobrīd, vai ne, tas tautas sports, es skatos no malas, cilvēki nosēdējuši pa 10 gadiem ofisos un pēkšņi grib sākt kaut ko darīt, kā tas viņi nonāk pie tās atklāsmes, ka tas jādara, bet cik tas ir viņam grūti to izdarīt. Atbildes reakcijas un tā tālāk, vai ne? Sirds asinsvadu trenētība vājāk, kustība balsta aparāts švakāks, un visas tās problēmas lielā slodzē manifestējās. Kurā gadījumā Latvijas augstākais futbola speciālists Dags Šudjums tikko mēģināja pateikt, lai būtu labs futbolists un kādreiz spēlēt Manchester United, šim puikam būtu jātrenējās bērnībā visi sporta veidi un jātrenē absolūti viss, arī rokas, kājas, mugurkauls, vēders, kakls un visas pārējās lietas, ne tikai jāspēr pa bumbu. Tieši tā. Jā, profesor. Es varētu piebilst par tām traumām arī, kad basketbolā, diemžēl, ir ļoti daudz krustenisko saišu plīsumi. Un jauniem spēlētājiem, arī tie, kas mums pretendē uz NBA. Un top spēlētājiem, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir no vienveidīgas treniņa slodzes. Visu laiku tikai skriet uz priekšu, lekt uz augšu.
bet, piemēram, tagad skatoties, kā gatavojās Bolts, iesildījās olimpiādē, viņš skrēja stadionā atpakaļ. Un līdz ar to viņš aizmugurējās muskuļu grupas un trenēja. Un viņš tas rada simetriju starp priekšējām un aizmuguriem. Tur noteikti jābūt attiecībām. Nevar tikai lekt augšā un skriet uz priekšu. Jādara ir arī jātrenē otra grupa. Ir. Un jāsaka, no pieredzes es daudz strādāju kopā ar tādu slavenu treneru kā Valdu Valteru. Un jāsaka, viņa audzēkņiem šīs traumas praktiski nav. Jo tieši kā jūs teicāt, tad viņi iziet ļoti lielu, izgāja ļoti liela sagatavošanās vispārējo to procesu. Dažādi sporta veidi, dažādā veidā tika pieaicināti fiziskās sagatavošanas treneri un tāds slavens treneris kā Vitālijs Muraško, jā. Viņš pat ar savām lodītēm un pārējiem trenēja basketbolists ar lodītēm ar dažādu veidu un stiprināja kopumā ķermeni. Un tāpēc arī tās traumas ļoti maz. Ja kurā gadījumā mēs zinām, ka, piemēram, Vinet bija mamma, tad Laura Ikaunietes Zādmīdiņa, viņa lec ar otru kāju, pirmkārt, kas jau parāda, ka viņa diezgan vispusīga meitene, ja augstumā likt ar otru kāju, tas ir diezgan sarežģīts. Ja? Un pietiekam augstu un pietiekam nopietni, un otrs ir, ka viņi ir met arī šķēpu treniņos ar otru roku. Un lodgrūžu ar otru roku. Tagad patiesībā viņi ļoti daudzpusīgi trenē abas divas puses. Basketbolists bieži vien ir ļoti vienpusīgi uztrenēts, vai ne? Viņš vienmēr mēģina iespraust vienu un to pašu roku. Vadošo, jā. Bet labākie basketbolisti arī tagad olimpiādē rāda, jā, un arī no gozas gūst ar kreiso roku vai pretējo roku, un līdz ar to tiem aizsargiem ļoti grūti noturēt. Patiesībā mēs esam šeit sanākuši, un lielākā daļa no mums vēlās dzirdēt kaut ko pilnīgi citu, un tas ir stāsts par dopingu. Kas ir dopings? Dopings ir līdzekļu pielietojums, farmakoloģisko, medicīnisko, dažādu citu, kas uzlabo rezultātu, fiziskās spējas, lai varētu augstāk parādīt. Jūs sakat, arī metodas, vai ne? Un arī dopings arī ir savākšanas, nelikumīgi, nepareizi savākts provs, tas arī ir dopings, vai ne? Aha, jā. Tagad skaita klāt, jā, kas ir klāt. Bet principā, kas uzlabo rezultātu. Tas ir tāpēc, lai izslēgt, lai sportistiem būtu vienādas iespējas, lai nebūtu tā, ka tiem, kam ir vairāk varbūt līdzekļi, viņi pasūta speciāls sagatavošanas procesā, ko var lietot, un viņi dabū lielu priekšrocību, tā kā tas agrāk svarcelšanā bija. Bet jebkurā gadījumā arī tagad pasaulē medicīnas zinātne viss strādā uz to, lai šīs valsts sportisti sasniegtu augstākos rezultātus. Apskatās visus tos līdzekļus, kas ir uzskaitīti, tos nelieto, bet pārējos gan. Vai tā nav? Principā iedalās tie farmakoloģiskie līdzekļi, kas ir aizliegti vienmēr, un ir līdzekļi, kas aizliegti sacensībās, ko nedrīkst pielietot, un ir atļautie farmakoloģiskie līdzekļi. Tā robeža, protams, no vieniem līdz otriem, viņa jau paliek citreiz arī pat diskutābla. Jo iznāk tā, ka, ja sportistam jādara liels darba apjoms, tad dabiski ar uzturēdot, viņš nevar savākt to nepieciešamo daudzumu olbaltumvielu, īpaši minerālu vielas vai mikroelementus. Viņš viņus nedabū. Līdz ar to viņš tajā sportā izliek vairāk treniņos, un viņš zaudē savu potenci. Un līdz ar to viņam jālieto ir, protams, ka dabiskie līdzekļi klāt. Okay. Mums katrā ziņā profesors Alvils Krams lasa lekcijas par plaušu slimībām, un tad viņš saka, ka patiesībā viens izturīgs augstums sportists, piemēram, biatlonists vai kalnu riteņbraucējs vai slēpotājs bez astmas mūžu nevar nodzīvot. Un īpaši viņš saka, agri vai vēl kaut kādas astmas parādības
ir, un tad, jebkurā gadījumā, mēs nonākam pie ārsta un ārstniecības līdzekļiem, no kuriem lielākā daļa ir dopinga vielu uzskaitē. Jā, šeit jāpiekrīt, ka fiziskā slodze var izraisīt astmu arī. Un augstums klāt vēl papildus to izraisa. Bet ja cilvēkam vēl ir pamatā vēl kāds bronhīts, un to ļoti labi skolā pat bērniem tas ir redzams. Ja viņiem ir bronhīts, un tagad skolotāji saka, tagad mēs iesim pirmo reizi ārā, mums ir sniegs, mēs varam drusku uzreiz momentā paslēpot vai vēl kaut ko padarboties, tad dažiem no viņiem var izraisīt tas bronhiālās astmas lēkmi. Vai futbolistiem tas arī nebija tipisks pasakums? Tas vairāk izteikts ziemas sporta veidos, ka viss biatlons astmātiķi, tāds uzstādījums, diezgan tāds apvainojums viņiem. Bet, ja tas ir medicīniski pierādīts ar testiem, tad lūdzu, tad viņiem ir atļauja tiesības to salbutamolu, beta-agontis lietot vai ne, un noteiktās devās tas ir pieļaujams vai ne diennaktī. Bet, ja tu pārsniedz to normu, kas ir dopinga noteikums, tad tas ir disciplinārais pārkāpums, kas var kā dopinga lietošana pierādīties. Ir tāda īpatnība, mēs zinām, ka visvairāk izturības sporta veidi aizraujās ar dažādu eritrocītu skaitu pieaudzēšanu, lai būtu lielāka iespēja pārnest skābekli, un tas muskuļiem nonāk skābeklis lielākā daudzumā. Pirmkārt, tas klasiskā veidā būtu augstkalnu nometnes, ko mēs visi esam izbaudījuši ar visiem sporta veidiem, bet otrs būtu pasaulē klasiska asins pārliešana, savu asins paņemšana, pēc tam pārliešana, ko vissmagāk iekrīt mums zināms Armstrongs ritimbraucējs. Bet Latvijā mēs, piemēram, skaidri zinām, ka ir eritropoetīns. Eritropoetīni vispār ir 5 dažādi, un no šiem eritropoetīniem mēs nieru slimnieku un hematoloģisku slimnieku ārstēšanai iztērējam apmēram 1/3 daļu. Kur paliek pārējās 2/3 daļas? Par eritropoetīnu jāsaka tā, ka viņš ir efektīvs līdzeklis, lai palielinātu to tiešām eritrocītu, hemoglobīnu un skābekļa piesaisti. Un interesants fakts no vēstures ir, ka mūsu pirmais profesors sporta medicīnā Ivars Auliks reāli strādāja šajā jomā. Un viņš piedalījās Maskavā daudzu īpaši ziemas sporta veidu, šāda veida stimulācijā. Un ļoti daudz olimpiskās un pasaules čempionātu medaļas uz šo attiecās arī. Tas fakts nekur netiek apskatīts, apskata dažādas vāciešu darbības un tādas, bet šo ne. Bet jāsaka tā, protams, ka tas rada, ja ievada vēl tos eritrocītus, tas organismā rada lielu apgrūtinājumu, jo viņiem ir jāpumpē sirsniņai sabiezināts asins. Un tas rada draudu sirdī uz pārslodzi, īpaši izturības sporta veidos. Un ātrāk tie eritrocīti arī iet bojā. Un līdz ar to notiek viņu salipšana, un tā sakal var būt trombu veidošanās ar sekām. Pat dzīvībai bīstam stāvokļi ir. Un līdz ar to tāpēc tas organisms cīnās ar to, kas ir papildu ievests iekšā. Viņš cenšas viņu izvest ārā un sadala vairāk. Es to gribēju teikt, ka Latvijā un arī visā pasaulē šobrīd aizvien populārāks vispār ir tautas sports, vai vispār izturības sports, vai vispār izdzīvošanas sports. Un veci cilvēki, tā kā Daks teica, pēkšņi sāk sportot pēc kaut kāda laika, un viņi kļūst par... daudz dopingvielas no lielā sporta aiziet uz, kā sacīt, tautas sportu vai uz izturības sportu. Tu neesi, kā tavā ikdienā tas nav redzams? Es domāju, ka, diemžēl, tā tas nav. Es domāju, vairāk mums būtu jāskatās par tām atlētismu zālēm.
tur, kur jaunie cilvēki, kas vēl nav nobrieduši vai ne, un ātrāk grib izveidot savu ķermeni un tā tālāk. Un es domāju, tādā jomā tā aprit ir visnelegālākā, un tur vajadzētu pievērst lielāku drošības iestāžu uzmanību tādā vietā. Tas man liekas, bet tautas sportā, es domāju, tas nav izteikts. Arī, es saku, tas varbūt ir individuālos vairāk ar tendenci uz spēku sporta veidiem. Sporta spēlēs vispār tas nav, ir pierādīts, ka, teiksim, tās dopinga analīzes, ko savāc FIFA, vai ne, ir ļoti minimāls. Lai atrastu vienu pozitīvu analīzi, jāiztērē $3 miljoni. Tā teiksim, futbolā. Redziet, cik tas maksā, vai ne, lai tas sports būtu tīrs īstenībā. Jā, futbolā, teiksim, ir jau Amerikā, kurā lielākā daļa no lielām līgām vispār izliekās, ka dopinga nav. Gan NHL, gan NBA izliekās, ka nav. Lai gan daudz mēļo, ka, piemēram, LeBrons James nav ieradies Olimpiskās spēlēs galvenokārt tādēļ, nevis tādēļ, ka viņš patiesībā bezgalīgi daudz kaut ko lieto, bet droši paliek droši, ka tikai nepieķer. Vai tādas arī tiek... Iespējas arī var pastāvēt. Jo Amerikas lielajās līgās dopings patiesībā netiek pārbaudīts. Tiek uzskatīts, ka sporta spēlēs nav liela nozīme. Noteikumi ir iekšēji NBA, bet es arī no otrās puses paskatīju. Tas arī tā cilvēks spēja robežu. Paskatiet, cik NBA spēles pie 100, NHL gadā cik dienas ir. Katru trešo dienu tev jāspēlē, kad tu trenēsies. Pierādīts, ka treniņu un spēļu attiecība tas ir labāk, jo mazāk ir tā attiecība, jo treniņos tās traumas nav tik daudz, bet tā ir milzīga slodze, vai ne? Tā ir milzīga mašinērija, vai ne? Tomēr, vai ne? Tāpēc kaut kā jau tāpēc jau zinātne arī mēģina tā atļautības robežās, kā var palīdzēt, bet citi arī iet to neatļautot ceļu, vai ne? Mēs nonākuši pie meldonīva mildronāta, kur šogad iekļauj aizliegto vielu sarakstā vava, un tādēļ diezgan daudz Austrum Eiropas sportisti ir dēļ šī cietuši. Kāds ir jūsu viedoklis? Šis ir problemātisks jautājums. Pirmkārt, nav īsti pierādīts, ka tas meldonijas paaugstina fiziskā darba spēju veikt kaut kādu sportā, kādu sasniegumu labāk izpildīt. Jautājums ir, ka varbūt tās viņš stimulē atjaunošanos procesus. Un man empiriskie pētījumi par šo es esmu arī ar sportistiem strādājot, viņi lietojas īpaši kombinācijā ar vēl dažādiem atļautiem līdzekļiem. Koenzīmiem. Jā, koenzīmiem. Un jāsaka, ka es nevaru pārliecinot pateikt, kad uzlabojās darba spējas. Kad labāk jūtās, atjaunojās, jā. Un īpaši, man liekas, praksa rāda to, ka tad, kad ir liela fiziska slodze un iespējama pārslodze, tad viņš ir efektīvs. Un tāpēc viņš arī noteikti ir gados vecākiem cilvēkiem, un tā kā Daks teica, tie, kas grib tautas sportā piedalīties, lai nebūtu pārslodze sirsniņai, sirds asins ritē, šeit viņi varētu lietot. Tā kā mums ir palikuši pēdējā minūte tiešām, tad Dagam visot tādu jautājumu. Kā tu vērtē attiecībā, ka izslēdz Krieviju, bet nekādas sankcijas attiecībā uz Kazahiju, Armēniju, Ķīnu un dažām citām valstīm, kurām mēs diezgan skaidri saprotam, ka sports arī ir valsts politika? Es domāju, šeit ļaunums te ir, man liekas, absolūts. Tā deformētā pasaule, teiksim, apziņa, ka viss ir atļauts, vai viss atļautība un tā tālāk, ka kādreiz kāda likuma ir jāievēro, ko, teiksim, Olimpiskā komiteja un sports ir sevi iekšēji noteicis. Ja tas nonāk valsts līmenī, tad tas Gordija mezgals ir jācert vienreiz, kā to darīt, vai ne? Man liekas, vislielāk